Dāvis Mārtiņš Daugavietis, 14. Saeimas deputāts un Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs. Un es domāju, ka Latvijas sporta prioritāte nākamajos gados, es teiktu, ir nevainīgi. Tie ir bērni un jaunieši. Tie ir bērni un jaunieši, tāpēc, ka tā ir mūsu nākotne. Un, principā, caur bērniem un jauniešiem tas nozīmē, ka mēs ieguldam mūsu cilvēkos. Tas tālāk rezultēs veselīgākā sabiedrībā, un veselīgāks cilvēks, tas ir ekonomiski aktīvāks cilvēks ar daudz vairāk, teiksim tā, veselīgi nodzīvotiem gadiem, kas Latvijā ir bijusi problēma, tāpēc tā visa sakne ir tie bērni un jaunieši. Tāds viens universāls pareizās atbildes gan jau, ka nav. Tas ir vairāk faktoru kopums. Un manā ieskatā vispirmkārt sākas ģimenē, kādas vērtības ieliek ģimene, vai, nezinu, jūs brīvdienās sēžat uz divāna, skatāties televizoru, vai tomēr iziet ārā, vienalga kāds sports tas būtu, brauciens ar riteni, pastaiga kalnos vai mežā, vai, es nezinu, kādu komandu sporta spēli. Un tālākais jau ir to sportu iemācīt mīlēt, jo, man liekas, tu nevari to sportu iemācīt mīlēt tikai tad, ja tu, nezinu, sportu domājot, ka tavs bērns spēlēs NBA vai NHL. Teiksim tā ir tā pievienotā vērtība, kurš sasniedz ļoti maz procents, bet tev caur to kustēšanos, caur to prieku, kustēties caur to visu, un tas ir jāaudzina. Un ko var darīt valsts tajā brīdī? Valsts var atbalstīt šos te pasākumus, šos te privātos klubus, sporta skolas, kas bērnam palīdz iemīlēt to sportu. Tā kā es saku, tas ir vairāk tāds apstākļu kopums. Latvijas sportu es gribētu redzēt, teiksim tā, ar iespējami lielāku iesaistīto cilvēku skaitu, kur varbūt augsti sasniegumi un medaļas čempionātos ir kā pievienotā vērtība, bet tas nav pašmērķis, bet tomēr katrai ģimenei tas skaitās norma vismaz 1-2 reizes nedēļā pakustēties, pasportot vienalga, kas tas būtu. Vai tas ir pēdeli tenis, vai tas ir skriešana, vai tā ir riteņbraukšana, vai vienkārši kopīgi pakustēšanās ir kādā veidā. Un jo vairāk cilvēku sportos, jo mums celsies šis kvalitīvi nodzīvoto mūža gadu ilgums, un tādā veidā arī mums, teiksim tā, mēs būsim veselīgāka nācija. Ja man būtu iespēja katram Latvijas sporta funkcionāram, sportistam, cilvēkam, kas ir iesaistīts sportā, pateikt vienu teikumu, tad šis teikums būtu: atcerieties, kāpēc jūs sākāt nodarboties ar sportu.